Mēs nesen varējām lasīt ziņas, ka Latvijas pensiju fondi ir zaudējuši apmēram 1,7 miljonus no krāpniekiem. Un tas ir diezgan interesanti, jo parasti mēs dzirdam ziņas, ka kādi naivi pensionāri zaudē savus ietaupījumus telefonu krāpnieku rokās, bet tāds gadījums, kad profesionāli investori ir zaudējuši savu naudu dēļ krāpniekiem, vispār sanāk dzirdēt diezgan reti, bet šis ir tas gadījums. Un kas šeit ir interesants, ka tas gadījums pats pēc sevīm ir ļoti, es teiktu smieklīgs, ja viņš nebūtu bēdīgs. Ja kur ir tā lieta? Lielie Latvijas pensiju fondu pārvaldnieki, kas ir lielākoties bankas un pensiju fonda loģiski, jeb ieguldījumi pārvaldes sabiedrības, kuras pārvalda pensiju fondus, viņi iegulda dažādos projektos. Un to viņi dara caur privātā kapitāla fondiem. Un šeit ir tas pats gadījums, kad SEB banka, Citadela banka un Svetbanka ir ieguldījusi Baltcap privātā kapitāla fondos, specifiski tajos, kuri iegulda infrastruktūras fondos. Tā ir viena no viņu stratēģijām. Pensiju fondi, kā mēs zinām, iegulda dažādās stratēģijās, akcijās, fiksētā ienākuma vērtspapīros, nekustamajos īpašumos un arī privātajā kapitālā. Un šis bija tas gadījums, kad ir privātā kapitāla infrastruktūras fonds Viļņā, kuru attiecīgi pārvalda attiecīgs fondu menedžers. Un viņa atbildība bija tā, lai šie ieguldījumi loģiski, ka būtu droši un dotu paredzamu ienesīgumu, kāds no pensiju fondiem ir vajadzīgs. Izklausās diezgan garlaicīgi un diezgan paredzami, kādam tas būtu bija jābūt. Bet šeit ir tā interesantā lieta, ka šīs pensiju fonda, nevis pensiju fonda, bet privātā kapitāla fonda pārvaldnieks bija pēc publiski pieejamās informācijas, ko mēs varam lasīt vai redzēt uz šī video publikācijas brīdi, viņi visdrīzākais, ka bija izkrāps no tiem uzņēmumiem, kuros viņš bija ieguldījis un paspēlējis azartspēlēs. Izklausās baigi savādi īstenībā, tā godīgi. Bet, kur ir tā lietas būtība? Viņš kā fonda pārvaldnieks iegulda konkrētos uzņēmumos, kas iegulda infrastruktūrā. Respektīvi, Baltcapam ir infrastruktūras fonds, un tas fonds ir īpašnieks uzņēmumā. Un viņš kā fonda menedžers viņam ir iespēja kontrolēt šos uzņēmumus. Un kā es to pašlaik saprotu no esošās informācijas, viņš tajos uzņēmumos, kuros viņš ir ieguldījis, runājot vienkārši izņēma līdzekļus. Un kā tas ir saprotams, viņš kaut kādā veidā viņus ir pārskaitījis uz azartspēļu kontiem. Un vai viņš viņus ir pazaudējis, vai viņš viņus ir nospēlējis, vai viņš to ir izmantojis kā krāpšanas skēmu, lai no turienes tos līdzekļus dabūtu ārā, to es vēl pagaidām nezinu, un to mēs vēl neredzam. Bet jebkurā gadījumā situācija ir diezgan interesanta. Pensiju fonds iegulda privātā kapitāla fondā, kurš iegulda attiecīgā uzņēmumā. Šo uzņēmumu pārvalda privātā kapitāla fonds, kas ir viņa īpašnieks, un līdz ar to tas pārvaldnieks to naudu var darīt kā grib. Vismaz viņš tā izdarīja. Un tehniski tur vajadzēja būt visādiem risinājumiem un riska menedžmenta līdzekļiem un pārvaldības līdzekļiem, kas ierobežotu portfeļu fondu menedžerim to darīt, bet attiecīgi tas nebija ieviests, un viņš varēja darīt, ko viņš grib. Viņš varēja kontrolēt viņa finanses, kontrolēt darījumus un visu pārējo, ko viņš arī izdarīja, un veiksmīgi izņēma kopumā ap 17 miljoniem, no kuriem 1,7 miljoni bija Latvijas līdzekļi. Gan jau, ka redzēsim sīkāk, kas tur īsti būs noticis, bet, tas ir tas īsais stāsts. Un tas būtu baigi interesanti, ja viņš to tādu būtu nospēlējis azartspēlēs. Tad kāpēc man tas likās interesanti? Tāpēc, ka šitie visi fondu menedžeri un pārvaldītāji ir ļoti lepni un ļoti pārliecinoši stāst par korporatīvo ētiku, labas pārvaldības principiem, caurskatāmību, ESG, zaļo ieguldīšanu, konkrētas vidas revitalizācija, ja viņi iegulda nekustamajās īpašumos, sociālajās projektos un ko vēl ne. Un kad sanāk tas pats fondu menedžers, kurš reprezentē to visu darbību, īstenībā paņem nospēlē 17 miljonus azartspēlēt. Tas man šķiet diezgan smieklīgi, jo tas vienkārši ir spļāviens sejā visai tai divkocīgai korporatīvai ētikai, par ko cilvēki izliekās. Es biju to, ka, tas ir, protams, viens ekstrēms gadījums, un gan jau, ka liela daļa no tā viņš vienkārši ir izkrāpis un izmantojis azartspēles. Es domāju, 17 miljonus pat grūti būtu nospēlēt, ja jūs to spēlēt Las Vegasā vai Ķīnā, vēl jau vairāk Igaunijā, bet, man vienkārši fascinē tā visa mirāža, ko cilvēki mēģina tā kā izlikties, kad viņi dara kaut kādu svētu lietu. Bet īstenībā viņi tur dara tikai dēļ naudas.
pensiju fondu pārvaldnieku nopelna komisiju, privātā kapitāla fonda pārvaldnieku nopelna komisiju un portfeļu menedžeri, kas pārvalda pensiju fondus vai tos pašus privātā kapitāla fondus, grib pēc iespējas ātrāk un vairāk kļūt bagāti. Un ja viņas neapmierina kaut kādu tīzla vidēja algu, ko viņi saņem Latvijā vai Lietuvā, salīdzinoši to, ko viņi varētu pelnīt Amerikā, viņi izdomā apliņas ceļus, kā nopelnīt vairāk. Jeb arī sliktākajā gadījumā šeit te vienkārši pie stūras ir patoloģiski atkarīgi spēlmaņi, kas izliekās par godīgiem fondu menedžeriem. Jā. Interesanti katrā ziņā, jā. Un tad tas notiek, te izspraucās tā reālā cilvēka daba, kāda viņa ir pret to, kādu cilvēku izliekās pretēji tam par to, kādu viņa īstenībā izliekās. Es gan neteiktu, ka tas ir slikti, tas vienkārši parāda to, kādu mēs esam, un vienkārši par to nevajag kautrēties, un te vajag vienkārši saukt lietas īstajos vārdos, ka visi grib pēc iespējas vairāk nopelnīt pie kādus veidus, kādu viņiem ir uz rokas. Un es domāju, ja cilvēki to saprast, viņi būtu mazliet godīgāki un mazliet vairāk arī ticētu finanšu iestādēm, jo daudz tomēr netic finanšu iestādēm un daudz netic pensiju fondiem, un tāpēc viņiem rodās liela skepse par to, ko cilvēki saka, par to, ko viņi dara. Un šādi gadījumi tikai to pastiprina, ka viņa aiz fasādes izlaikās par baigi gudriem un pareiziem, bet īstenībā šeit ir tik katastrofāli gadījumi. Un iedomājieties, cik īstenībā vēl ir gadījumi, kurus mēs nezinām un kuri ir notikuši ar visādām daudz mazāku veidu krāpniecībām, blēdībām un izschemošanas, kas nav tik liela, lai būtu zinām un neiziet ārpus radara. Bet, jā, tas tā. No otras puses, vai īstenībā pensiju fondu investori, jeb nākošie pensionāri kaut ko zaudējuši? Īstenībā nav, jo liela daļa pensiju fondu, būsim objektīvi, ir diezgan profesionāli izveidot un diezgan stingri noteikti tie kritēriji, kā viņi ir pārvaldīti, un tāpēc tie zaudējumi, kas ir tas 1,7 miljoni, viņi ir mazāk kā 1% no visu attiecīgo pensiju fondu kopējiem aktīviem, tāpēc šī summa neko neizteiks, un šeit ir tas pierādījums tam, ka konservatīva ieguldīšana un diversifikācija strādā, pat ja snāk ieguldīt kaut kādās atklūtās krāpniecības gadījumos, kas īstenībā ir diezgan droša varbūtība, ja pietiekoši ilgi iegulda, pietiekoši ilgā laika posmā, jo var būt gan arī tirgus svārstības, gan arī var būt krāpniecīgi darījumi. Un labam pensiju fondam, labi pārvaldītam pensiju fondam, kas ir pareizi izveidots, tas ir jāņem vērā. Un šajā gadījumā tā tas notika, jā, bija krāpniecības gadījums, kurā kas ir acīm redzami nepiedodams, jā, jo šādus cilvēkus vai nu vajadzētu vispār nepielaist, vai arī viņam nebūtu jābūt resursiem, lai viņi turētu izdarīt, bet tā tas notika. Un šajā gadījumā labā ziņa ir tāda, ka Latvijas investori un Latvijas pensionāri no tā necieta. Un tas arī ir svarīgākais, jā, kad šādas lietas notiek, bet no šādu lietu sekām var izvairīties ar profesionāli pārvaldītu fondu, kas arī ir noticis. Jā, labi, baigi atkārtosimies uz apli, bet tā kā jā, to mēs varam konstatēt divas lietas, ka pirmkārt, cilvēka alkatības braucās ārā pie jebkuriem apstākļiem, kuros viņiem ir iespēja nopelnīt, vai arī sliktākajā gadījumā viņiem ir nevis iespēja nopelnīt, bet viņi pārvalda lielu naudu un pie viņas netiek klāt, un viņiem kaut kā naginies to izdarīt. Un otrs puses, pareizi izveidots pensiju fonds var tomēr limitēt to zaudējumu no potenciāli krāpnieku rokām, pat ja tie krāpnieki strādā leģitīmos uzņēmumos. Par pašu Baltcapu runājot, viņš īstenībā ir lielākais privātā kapitāla fonds Baltijā, vai viens no lielākajiem, un viņš strādā te ļoti ilgi, un tāpēc kaut kādā ziņā, viņi nebija pelnījuši tik sliktu reputācijas risku, ka viņiem tas tā sanāca, bet, bizness ir bizness, pašiem ir jāuzmanās, kā jūs pieņemat savus darbiniekus, kā jūs kompensējat un motivējat savus darbiniekus, un kādas ir viņu iespējas pārvaldīt šos līdzekļus. Jo atcerieties, ja mēs esam finanšu sektorā, visi grib būt bagāti un visi grib būt uz žurnāla vāka un pelnīt miljonus. Un ja jūs domājat, ka cilvēki šajā industrijā nav pilnībā ar to apsēst, jums jābūt vai nu naivam, vai nu stulbam. Jo tāda ir cilvēka daba, un šāda industrija pieaug tādu tipu cilvēks. Tāpēc that's part of the game, un galvenais ir institucionāliem investoriem izveidot mehānismus, lai šādas situācijas praktiski vairāk nekad neatkārtotos. Tas ir viss, ko es šajā video varu to pateikt.